Labvakar, mani sauc Arnolds, un es šodien vadīšu sapulci 12 soļa. Lasīsim dzīves stāstu 3.2. Viņš dzīvoja tikai, lai dzertu. Mani analizēja, lādēja, man sprediķoja un deva padomus, taču neviens nekad nebija teicis, es saprotu to, kas notiek ar tevi. Arī es to esmu piedzīvojis, un es pastāstīšu, kā es to atrisināju. Atskatoties uz savu dzīvi, es nemanīju neko tādu, kas būtu varējis mani vai manu ģimeni brīdināt par alkoholismu iznīcību, kāda mūs gaidīja. Cik vien var atcerēties, nevienam no mūsu radu ģimenēm nebija problēmas ar dzeršanu. Um, Mana ģimene nāca no senās dienvidu misionāru baptistu draudzes. Mans tēvs bija mācītājs, un es katru svētdienu apmeklēju viņa baznīcu kopā ar pārējiem ģimenes locekļiem. Un tāpat kā viņi, es aktīvi iesaistījos reliģiskā darbā. Mani vecāki strādāja arī izglītības nozarē. Mans tēvs bija mans skolas direktors, un mana mamma strādāja par šīs skolas skolotāju. Viņi abi bija čempioni sabiedrības celšanā un bija augsti godāti. Mūsu starpā valdīja rūpes un kopības sajūta. Mana vecmāmiņa no mātes puses dziļi reliģioza sieviete, kur dzīvoja pie mums, palīdzēja man uzaudzināt, bija dzīves, bez nosacījuma mīlestības pāraugs. Āgri vien uz mani dziļi iespēja atstāja morāls un izglītības vērtības. Mani mācīja, ka, ja cilvēks ir labi izglītots un viņam piemīt spēcīgas morāls vērtības, tad nekas nestātos veiksmes ceļā šajā dzīvē vai pēc tam. Kā bērns un jauns vīrietis es biju evaņģēlisks, burtiski piedzēries ar dedzību pēc morālām vērtībām un intelektuālajām ambīcijām. Es biju viens no labākajiem skolēniem un sapņoju par karjeru izglītības jomā un iespēju palīdzēt citiem. Tikai tad, kad biju pieaudzis, pārcēlies prom no ģimenes un rakstīju savu bakalaura darbu prestižā Austrumu Krasta universitātē, kad esmu pirmo reizi pa īstam, kad es pirmo reizi pa īstam iedzēru. Pirms tam es biju pagaršojis alku un nedaudz vīnu, dzīvoju pārliecībā, ka augļu sula garšo daudz labāk. Es nekad nebiju spēris kāju bārā, līdz kādu vakaru pāris studenti mani pārliecināja doties viņiem līdzi uz vietēju kokteļu bāru. Tas mani fascinē. Es joprojām atceros dūmakaino miglainu atmosfēru, pieklusinātas balsis, ledus gabaliņu šķindoņu glāzēs. Tā bija tīrā izsmalcinātība, taču vislabāk es atceros pirmo sajūtu, kad siltais viskijs izstaroja cauri manam ķermenim. To vakar es dzeru tik daudz, ka neviens neticēja, ka līdz šim nebija dzēris, un es nepiedzeros. Lai gan nākamā dienā nespēju atcerēties dažus iepriekšējās nakts fragmentus, taču pats svarīgākais tajā naktī bija sajūta, ka es iederējos. Es biju universa mājās. Es jūtos komfortabli cilvēku lokā. Neskatoties uz manu aktīvo baznīcu un skolas dzīvi bērnībā, es nekad nejūtos patiešām komfortabli. Patiesībā es biju ļoti nervos un nedrošs cilvēks sabiedrībā, un lielākoties piespiedu sev būt aktīvs kā mani vecāki, jo likās, ka tas ir mans pienākums, taču šī bāra pavadītā nakts nelīdzinājās nekam citam manā dzīvē. Nevien es pilnībā jūtos brīvi, bet es patiešām mīlēju visus svešiniekus telpā, un viņi mīlēja mani. Es domāju, ka tas viss bija pateicoties maģiskai dzirai alkoholam, kas pār atklājumu, kas pār atklāsmi.